Hei visiem! Šodien es iesākšu ar tādu nelielu atkāpīti. Un ievadā es gribēju pateikt to, ka tas, ko es stāstu savos klipos, ir tikai palīga līdzekļi, ko cilvēki var izmantot darbam ar sevi. Un tas ir arī palīdzējis man, taču vienam var palīdzēt kaut kas viens, un citam var palīdzēt kaut kas cits. Tas viss arī nenozīmē to, ka es pati neapmeklēju ārstus, ja, un tikai skraidu ar svārstiņu vai krāmēju sev virsū magnētus. Ja. Uzskatu, ka mani klipi nevienam nevar nodarīt nekādu skādi, un ir neliels pārsteigums tas, ka cilvēks var komentēt, ka tādus dezinformācijas izplatītājus kā mani vajadzētu sodīt, jo manu klipu dēļ kāds neapmeklēs ārstu un nodarīs sev pāri. Mīļie cilvēciņi, kam tā jāuztraucas un jāstreso par tādiem klipiem, varbūt jums vairāk jāizdomājas par sevi, kāpēc tas viss jūs tā triggerē, un varbūt saudzējiet nervus un neskatieties tādus klipus. Gribas atgādināt, ka katrs cilvēks atbild vienīgi pats par sevi un savu rīcību, un neviens nevar būt atbildīgs par to, ko dara cits. Bet paldies par komentāriem, jo katram ir tiesības izteikties un katram ir savs viedoklis. Tikai atcerieties, ka izmantojiet šo visu kā palīga līdzekli. Un tagad dodamies pie klipa. Šodien mēs parunāsim par magnētiem un to pielietojumu un galvenajiem principiem. Tātad, magnētu terapija ir kliniska sistēma, kas ārstē cilvēka kaitas ar magnētu palīdzību, pieliekot tos pie ķermeņa daļām. Šī sistēma ir ļoti vienkārša, lēta un nesāpīga, un tai nav nepatīkamu seku. Ārstēšanās procesā vienīgais instruments ir magnēts. Grūti ir aptvert, ka mūsu senči saprata Zemes magnētiskās īpašības, kas ietekmē dzīvības procesus. Tā pati senā tradīcija ievērot gavēni jauna mēneša un pilnmēneša dienās, kad mēnesi ietekmē visi šķidrumi iegūst īpašu spēku, tagad ir zinātniski izskaidrojama. Šajās dienās visi šķidrumi un dzelzi saturošas vielas organismā ir pakļautas mēnesi pievilkšanās spēkam un var izraisīt nopietnas psihiskas un emocionālas problēmas. Gavēnis ierobežo šādu šķidruma daudzumu organismā un palīdz novērst kaitīgās izpausmes. Cits sens ticējums vēsta, lai dzīves pēdējās minūtēs cilvēks aizmigtu stāvoklī, kad galva ir pavērsta uz ziemeļiem un kājas uz dienvidiem. Šādā stāvoklī rodas magnētiski paralēli Zemes un ķermeņa stāvoklis, iestājas miers, norims sāpes un tā kā mazinās ciešanas šķiroties no ķermeņa. Aptuveni 300 gadu pirms Kristus filozofs Aristotelis uzrakstīja grāmatu par magnētu izmantošanu dziedniecībām. 400. gadā franču ārsts rakstīja par magnētiskās kaklarotas dziedniecisko iedarbību. 1530. gadā ārsts Paracels izpētīja magnētu dažādo polu nozīmes slimnieku ārstēšanā, centās noteikt magnētu dziedniecisko efektu. Viņa pētījumi rādīja, ka ar magnētu var ārstēt visus iekaisumus, čūlas, daudzas zārnu un dzemdes slimības. Veicot daudzos pētījumus, viņš apgalvoja, ka magnētu izmantošanai ir pozitīvs efekts gan ādas, gan iekšējo slimību ārstēšanā. Un pat skeptiķi bija spiesti atzīt magnētu dziedniecisko iedarbību, ja tos izmanto pareizi. Nopietni medicīniskie pētījumi ar magnētiem jau sen uzsākti Japānā, kur ražo daudz lietu ar magnētiem, tādas kā kaklarotas, rokas sprādzes, gredzenus un tā tālāk. Japānas veselības aizsardzības ministrija atbalsta ārstēšanos ar magnētiem, un tā ir ļoti izplatīta.
Šī ārstēšana tagad ir atzīta visā pasaulē, un arī daudzi ārsti izmanto magnēta dziedinošo iedarbību kā papildinājumu ārstēšanai ar medikamentiem. Magnētiskais lauks samazina rētas, pātrina ievainojumu sadzīšanu, un ir noskaidrots, ka impulsīvie magnētiskie lauki, pareizi izmantojot to intensitāti un frekvences, var ietekmēt jebkura cilvēka ķermeņa ātomu. 1976. gadā Japāņu ārsts dziedināja vairāk nekā 11,000 pacientus, kuriem bija traucētas kakla muskuļu kustības, sāpēja muskuļi vai viņi slimoja ar reumatismu un neiralģiju. Ķermenim pielika magnēta ziemeļu polu, bet ar citiem magnētiem iedarbojās uz diagnozi atbilstošajiem punktiem. Atzīmē tādas magnētu priekšrocības kā veselīgs miegs, sāpju mazināšanās, kalcija nosēduma, šķīdināšana aplocītaviem, ko skāris artrīts, palīdzība šūnām cīņā pret infekcijām, pulsa biežuma samazināšanās atpūtas laikā un pilnīga šūnu piesātināšanās ar skābekli un magnētiskā lauka deficīta sindroma simptomu pavājināšanās. Magnētiskā lauka deficīta sindroms tika atklāts Japānā pagājušajā gadsimtā 50. gados. Tā galvenie simptomi ir enerģijas trūkuma sajūta, bezmiegs, sāpes visā ķermenī, muguras augšdaļas un kakla stingums. Biežas galvas sāpes, varbūt arī reibonis vēdera aizcietēm. Principā šādi simptomi ir raksturīgi arī hroniskam nogurumam. Un Japāņi savos pētījumos ir apsteiguši citus, tāpēc tur ražo un pārdod magnētiskās terapijas piedarumus, kurus 1961. gadā aprobēja Veselības aizsardzības ministrijā. Šīs rūpniecības nozares produkcijas pārdošana atrodas 20. vietā Japānā, un magnētu terapijas aparātus izmanto aptuveni 30 miljoni cilvēku Japānā. Ar magnētiem ir iespējams arī ārstēt grūti saugošus lūzumus, ne tikai kakla stīvumu, artrīta simptomus un daudz līdzīgas slimības. Stacionārais Zemes magnētiskais lauks nepārtraukti ietekmē cilvēka veselību. Var izmantot dažāda tipa magnētus. Piemēram, ir magnētiskās krelles. Tās piestiprina pie refleksterapijas vietām. Ir magnētiskās gultas. Magnētus iemontē starplikā, uz kuras pacients guļ. Pēdējā laikā konstruktori šādām guļvietām sāk pievienot kristālus, varas stieplītes, minerālu maisījumus un citus materiālus. Tad ir magnētiskie bloki. Tie ir liela izmēra magnēti, kas rada apmēram 1000 gausu spēka lauku. Tos izmanto uz īsu brīdi. Magnētiskās aproces palīdz pret stresu, kā arī vieglu slimību gadījumos, kā artrīts, nervu sistēmas sabrukums, bezmiegs. Tās uzlabo asinsriti un arī muskulatūras stāvokli. Tad ir diskveida magnēti. Šiem magnētiem nav caurums vidū, un to diametrs ir parasti aptuveni 2 collas. Ja viena colla ir 2,54 cm, tad tas sanāk aptuveni 5,08 cm. Tos ērti izmanto mazinot vidējās sāpes. Tos parasti izmanto pa pāriem, tā lai viens ir zem apģērba un otrs ārpusē. Magnētiskā folija. Tās izgatavo ar secīgi mainīgiem poliem. Tā ir ērti izmantojama un ievērojami mazina sāpes. Magnētiskā kaklarota, lai novērstu galvas sāpes, to apliek ap galvu. To var nēsāt arī ap plaukstas pamatu kā aproci, ap elkoņa locītavām, ap ceļgaliem, ap pēdu, liek arī uz acīm atpūtas laikā, lai uzlabotos redze. Palīdz arī, ja grūti pagriezt kaklu un ir sāpes plecos.
Nēsāt var visu diennakti, noņemot tikai pirms ūdens procedūrām. Tagad ir dažādas magnētiskās saites, atsevišķi katrai ķermeņa daļai, gan mugurai, gan pleciem, gan ceļiem, pēdām un tā tālāk. Magnētiskās jostas var likt ap galvu vai turēt uz pieres 2 reizes dienā, aptuveni 15–30 minūtes. Tas novērsīs galvas sāpes vai migrēnu. Lai ārstētu kakla slimības, jostu nēsā ap kaklu 15–30 minūtes 1–2 reizes dienā. Tā var atbrīvoties arī no klepus, tonsilīta, kas ir akūts mandeļu iekaisums, un citām aptuveni līdzīgām kaitēm. Asins spiediena normalizēšanai jostu jānēsā ap labo plaukstas pamatu, ja spiediens ir paaugstināts. Bet, ja spiediens ir pazemināts, tad ap kreisās plaukstas pamatni. Var nēsāt 2–3 stundas katru dienu. Speciālās jostas vēderam to nēsā, lai novērstu sāpes vēdera dobumā un mugurā. Tā palīdz, ja ir kolīts, bruka, prostatīts. Seans turpinās 1–2 stundas 2 reizes dienā. Ceļgalu jostu nēsā uz slimā ceļa 1–2 stundas 1–2 reizes dienā. Ārstēšana ar magnētiem liekas ļoti vienkārša, taču nedrīkst viegliprātīgi izturēties pret galvenajiem principiem. Pirmais, dienvidpols stimulē un pātrina ārstēšanas procesus. Tā ir augšana un aktivitāte. Otrkārt, ziemeļpols nomierina, tas ir palēnina un pavājina iekaisuma procesus. Trešais, nedrīkst ārstēt labdabīgu vai ļaundabīgu audzēju, infekcijas slimības, pieliekot magnēta D daļu dienvidpolu pie ķermeņa slimās vietas, jo dienvidpols stimulē augšanu, tāpēc var aktivizēties vēža šūnas, kā arī baktērijas un vīrusi. Ceturtkārt, nevar izmantot magnētus dzemdes apvidū, ja, teiksim, taisaties ārstēt sievieti, kura ir grūtniece. Piektkārt, nevar izmantot krūškurvja apvidū ārstējot pacientus ar patstāvīgas EKS sistēmas implantāciju. Un sestkārt, nevar katru dienu ilgstoši izmantot spēcīgus magnētus galvas un kakla apvidū. Ar magnēta palīdzību, principā, var ārstēt jebkuru slimību. Kaitīgi blakus efekti principā gadās ļoti reti. Visi biomagnētiskie priekšmeti ir jāsargā no uguns. Vēlams, lai pacients izvairītos no vēsuma vismaz 1 stundu pēc jostas vietas un ceļgalā jostas izmantošanas, un aptuveni 1 stundu pēc izmantošanas nav ieteicams ūdens procedūras. Vislabāk ārstēties rīta stundās. Ja magnēts vai pols ticis pielietots kļūdaini vai izmantošanā, vai jūs esat izmantojis pārāk ilgi, tad šo kaitīgo efektu, kas ir radies, var neutralizēt, uzliekot vai abus elkoņus, vai uzkāpjot ar abām kājām uz cinka plates. Vairākums gadījumu jūtama uzlabošanās vērojama jau pēc dažām nedēļām. Visvairāk magnēti ietekmē asinis, tāpēc, ka tajās atrodas lielākā daļa cilvēka organismā esošā dzelzs. Pārējais dzelzs atrodas muskuļos. Tāpēc, izmantojot magnētus, asins tūlīt aktivizējas, pātrinās ionizācijas procesu, uzlabojas asinsrite visā ķermenī. Un tamdēļ arī organisms kļūst jaunāks, aktivizējas iekšējās sekrēcijas dziedzeri, kas vada organisma svarīgākās funkcijas. Tie ietekmē arī citus organisma šķidrumus un ķīmiskās vielas, aktivizē iekšējos magnētiskos polus un uzlabo elektrisko impulsu veidošanos, aktivizē galvenos organisma procesus, tā teikt. Speciālisti, kas ārstē ar magnētismu, iesaka ārstēšanās procesā izmantot arī magnetizētu ūdeni, arī profilakses nolūkos. Un to dara tā, var tā kā magnētu pakaļināt virs bļodiņas
Un tad mazā strūkliņā liet tā kā uz to magnētu ūdeni, kas ietek traukā, bet šo metodi tā kā izmanto reti. Otrais variants ir magnētu vairākas stundas tur traukā, kurā ir ūdens. Ūdens pamazām magnetizējas, un šai metodei ir savi ierobežojumi. Trešais variants. 2 glāzes vai citus traukus paņem, tajos ir ūdens. Pirmo trauku uzliek uz magnēta D daļas, tas ir dienvidpola daļas. Otru krūzi uzliek uz Z daļas, kas ir ziemeļpols. Šos traukus principā notur pirmais variants. Var pakarināt magnētiņu virs tukšā trauka un tievā strūkliņā liet uz tā ūdeni, lai ūdens satek šai traukā. Šo metodi izmanto samērā reti. Otrais variants ir magnēti uz vairākām stundām, tur traukā, kurā ir ūdens, un ūdens pamazām magnetizējas. Šai metodei ir savi ierobežojumi. Trešais variants ir 2 glāzēs vai citos kaut kādos traukos ielej ūdeni, vienu trauku uzliek uz magnēta, kurā ziemeļu pols ir vērsts uz augšu. Otru trauku jūs attiecīgi noliekat uz magnēta, kura dienvidu pols ir uz augšu. Šeit ir vajadzīgi 2 apaļie diskveida magnēti, aptuveni diametrā ap 10 centimetriem. Trauka pamatnē pilnībā jānosedz magnēta virspuse. Var izmantot stikla, plasmasas, nerūsējuša dzelzs trauku. Traukiem tā jāstāv vairākas stundas, un, kad trauki noņemt no magnētiem, tos jūs varat saliet vienā traukā, taču var arī uzglabāt atsevišķi. Samaisot kopā jūs iegūsiet magnetizētu ar abiem poliem, bet glabājot atsevišķi var izmantot ar ziemeļu vai dienvidu magnetizētu ūdeni. Traukā magnetizētu ap 6 stundām ūdeni var dzert ikdienu, tas risinās asinsspiediena problēmas, normalizēs asinsriti, attīrīs sašaurinātas artērijas, var palīdzēt ārstēt astmu, bronhītu, klepu, saaugstēšanās slimības. Ieteicams mazgāt slimas, iekaisušas, nogurušas acis, ievainojumus un ķermeņa daļās, kurās attīstās dažādas ādas slimības. Ārstēšanās ar magnētu var likties pārāk viegla un tā kā vienkārša un neparasta, taču tās dziednieciskās īpašības ir daudzkārt pierādītas, un tās principā nekad neapdraud mūsu veselību. Un tai nav kaitīgu blakus efektu. Ir daudzi arī medicīnas visādi aparāti, iekārtas, kuras arī ir ar magnētiskajiem visādiem impulsiem, un kas tiešām tā kā palīdz cilvēkiem mazināt sāpes un dažādas citas kaitas. Un tie neizraisa pieradumu. Tos var izmantot kopā ar citām terapijas metodēm. Un, principā, šitādā veidā, ja to dara mājas apstākļos, tas neprasa daudz līdzekļu. Tas tā kā bija viss, ko es, principā, gribēju jums pastāstīt par magnētiem. Tiksimies nākamajā video, līdz nākamajai reizei.